Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Mēs turpinām iepazīt visaugstā slavu Mašiaha Ješua vaigā, un mums šodien ir 12. nedēļas nodaļa Berešit grāmatā, kas saucas Vajehi un dzīvoja. Kā vienmēr galvenais jautājums priekš mums, ko visaugstais grib mums iemācīt šodien, caur nedēļas nodaļu Vajehi. Nolasīsim nedēļas nodaļas sākumu, Berešit 47. nodaļu, 28. pantu. Jēkabs nodzīvoja Ēģiptē 17 gadus, un Jēkaba mūža gadi bija 147 gadi. Kā mēs zinām, parasti nedēļas nodaļas nosaukums satur sevī praktiski visu nedēļas nodaļas saturu, bet, kad mēs sākam iedziļināties nedēļas nodaļas saturā, tad pirmajā acu mirklī var likties, ka mēs ieraugam pavisam kaut ko pretēji. Nodaļa saucas Vajehi un dzīvoja, bet nedēļas nodaļas saturs runā mums par Izraēla dzīves beigām, par viņa balzamēšanu, viņa miesas aiznešanu uz apsolīto zemi un viņa apglabāšanu Makpela tīrumā Alā. Un šis nāves paradoks, kurš ir saistīts ar dzīvību, mēs jau mācījāmies nedēļas nodaļā Hajes Sarā, Sāras dzīve. Tur pati nodaļa saucas Sāras dzīve, bet pats nodaļas saturs runā mums par Sāras nāvi un viņas apglabāšanu Makpelas alā. Tanī pašā alā, kur pēc tam arī tiks apglabāts Jēkabs, kuru Ābrahams nopirka no hetieša Efrona par 400 sudraba seķeļiem. Un apostolis Pāvils atklāja mums sapratni tam, kādēļ nodaļa, kura runā par Sāras nāvi, saucas Sāras dzīve. Galatiešu 4. nodaļa no 21. līdz 31. pantam. Sakiet man, jūs, kas gribat būt zem bauslības, vai jūs esat dzirdējuši, ko bauslība saka? Proti, ir rakstīts, ka Ābrahamam piedzima 2 dēli, viens no kalpones, otrs no svabadās, bet tas, kas no kalpones, ir dabīgi dzimis, turpretim tas, kas no svabadās, pēc apsolījuma. Tas ir līdzībā teikts, jo tās ir tās abas derības. Viena no Sineja kalna, kas dzemdē kalpībai, tā ir Hagare, bet Hagare ir Sineja kalns Arābijā un atbilst tagadējai Jeruzālemē, jo tā ar saviem bērniem ir kalpu stāvoklī. Bet augšējā Jeruzālem ir svabada, tā ir mūsu māte, jo ir rakstīts, priecājies neauglīgā, kas nedzemdē, gavilē un sauc skaļi, kas necieti bērnu sāpes, jo daudzi bērni ir vientulē, kurai vairāk nekā tai, kam vīrs. Jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni, kā Īchaks, bet kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī tagad. Bet ko saka raksti? Padzen kalponi un viņas dēlu, jo kalpones dēlam nebūs mantot kopā ar svabadās dēlu. Tātad, brāļi, mēs neesam kalpones, bet svabadās bērni. No šī teksta mēs redzam, kā vārds dzīvība, hai, runā par atzimušiem no gara. Tātad Sāras dzīve, Hajes Sarā. Tā, kā reizi apostoļa Pāvila izpratnē runā par dzimušajiem no gara, kuri pieder debesu Jeruzālemē. Un ja mēs tagad ar šo vārdu dzīvība, hai, izpratni atgriežamies uz nodaļu Jēkabs Vajehi un dzīvoja Jēkabs, tad mēs varam izdarīt secinājumu, ka pēdējos Jēkaba 17 dzīves gadus Ēģiptē Jēkabs jau ir kā atzimis no gara, kā visaugstā dēls, un kā apstiprinājums tam ir pants no iepriekšējās nedēļas nodaļas, kad mēs lasījām par to, ka Jēkaba gars atdzīvojās. Berešit 45. nodaļa 27. pants. Bet, kad tie atstāstīja viņam visus Jāzepa vārdus, kurus tas bija runājis uz viņiem, un tas ieraudzīja ratus,
ko Jāzeps bija atsūtījis, lai aizvestu viņu, tad viņu tēva Jēkaba gars atdzīvojās. Vatehi ruah Jakob, kur vārda sakne vatehi ir no vārda saknes hajā, dzīvot, atdzīvināt, palikt dzīvam. Citiem vārdiem, kad Jēkabs noticēja, ka viņa dēls Jāzeps ir dzīvs, ieraugot ratus, tad Jēkaba gars atdzīvojās, kas arī viņu Jēkabu sasaistīja uz mūžību ar debesu Jeruzālemi. Bet Ješua mums saka, ka piedzimušie no augšienes, pat tad, ja viņi mirs, viņi atdzīvosies. Jāņa 11. nodaļa no 23. līdz 26. pantam. Ješua viņai saka, tavs brālis celsies augšā. Marta saka viņam, es zinu, ka viņš celsies augšā. Kad miroņi celsies augšā pastarā dienā. Ješua viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu to tici? Pirmajā acu mirklī ļoti dīvaini vārdi. Svētru un tā arī nosauc. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Mēs taču zinām, ka pat ik viens piedzims no augšienes, neskatoties uz to, kad paiet viņa laiks, viņš mirst. To pašu arī mēs redzam Jēkaba dzīvē. Jēkaba gars atdzīvojās, un Jēkabs vēl nodzīvoja 17 gadus, bet pēc tam viņš nomira. Viņa miesu balzamēja un apglabāja apsolītās zemes Makpela alā. Ješua saka, ka ik viens, kas dzīvo, tātad tas, kas piedzims no augšienes, kā mēs to ieraudzījām vēstulē Galatiešiem, ka tie, kas tic Mašijaham, Ješuam, nemirs nemūžam. Ko ar to grib pateikt Ješua? Taču mēs zinām, ka mūsu miesa nevar dzīvot mūžīgi. Var dzīvot tikai tā miesa, kura augšām celsies. Tad, ko tas nozīmē dzīvos mūžam? Atbildi mēs atrodam Lūkas evaņģēlijā 20. nodaļā no 37. līdz 38. pantam. Bet, ka mirušie celsies augšām, uz to arī Mūzus aizrādījis stāstā par ērkšķu krūmu, kur viņš visu spēcīgo sauc par Ābrahāma, Ichāka un Jēkaba visu spēcīgo. Tātad visu spēcīgais nav mirušo, bet dzīvo visu spēcīgais, jo viņa priekšā visi ir dzīvi. Šajā kontekstā sev pievērš uzmanību ebreju gudro komentāru uz nedēļas nodaļu Vajehi, kuri, neskatoties uz to, ka nodaļā ir aprakstīts Jēkaba dzīves gals, pasludina to, ka mūsu tēvs Jēkabs nav miris. Tālāk paskaidro, ka viņa pēcnācēji ir dzīvi, tā arī viņš atrodas starp dzīvajiem. Un tālāk atverot plašāk savu komentāru saka, taisnais valda ar īpaši paaugstinātu un tīru dzīvības spēku, kuru viņš centīsies nodot saviem pēcnācējiem. Kad ebrejs pilda baušļus, māca Toru, ar to dara labu darbu. Tātad Jēkaba spēks atmostas viņā, un viņa pēcnācēji ir dzīvi līdz tam brīdim, kamēr viņi pilda radītāja gribu. Citiem vārdiem, ja tagad saliek visu kopā, ko saka Ješua un Toras ebreji gudrie, tad var teikt, ka kamēr tas, kas piedzimis no augšienes pilda radītāja gribu, tic Mašijaham Ješuam un dzīvo pēc viņa baušļiem, viņš dzīvo pat tad, ja viņa dzīve šajā pasaulē jau ir beigusies. Ješua teica, visspēcīgais nav mirušo, bet dzīvo visu spēcīgais, jo viņa priekšā visi ir dzīvi. Un tagad mēs sākam saprast, kāpēc beidzamā Berešīt grāmatas nodaļa, kas nosaukta Vajehi, par un dzīvoja. Un kaut arī tiek runāts par Jēkabu dzīves galu, par Jāzepa dzīves galu, tad caur tādām beigām
Pirmajā Mūzes grāmatā Torā mums grib pateikt, ka ar Jēkaba un Jāzepa dzīves beigām sākas pats smagākais laiks Jēkaba dēliem, kas ir pārbaudījuma laiks. Un priekš tautas ir pats galvenais – saglabāt sevi, šo Jēkaba dzīvi, savās dvēselēs, visu šo pārbaudījumu un ciešanas laiku. Vēl jau vairāk, ka visu augstais apsola Jēkabam, ka būs ar viņu kopā Ēģiptē, kā arī no viņas izvedīs ārā. Berešit 46. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Un Izraels devās ceļā ar visu, kas tam bija, un nonāca Beršebā. Un viņš upurēja kaujamos upurus savu tēva Ichaka visspēcīgajam. Un visspēcīgais runāja ar Izraēlu parādībā naktī un sauc: Jēkab, Jēkab. Un viņš teica: te es esmu. Un viņš sacīja: es esmu visu spēcīgais, tava tēva visu spēcīgais. Nebīsties noiet uz Ēģipti, jo es tevi darīšu par lielu tautu, un es iešu kopā ar tevi uz Ēģipti. Un es tevi atkal vezdams atvedīšu atpakaļ, un Jāzeps ar savu roku aizspiedīs tavas acis. Sev pievērš uzmanību tieši šie visaugstā vārdi. Es iešu kopā ar tevi uz Ēģipti, un es tevi atkal vezdams atvedīšu atpakaļ. Un tālāk rakstīts: un Jāzeps ar savu roku aizspiedīs tavas acis. Tātad, ja aizspiedīs, tad skaidrs, ka Jēkabs jau vairs neizies, viņu no turienes iznesīs. Tad, ko visaugstais mums grib pateikt? Ja šajā iedziļināties, tad sanāk, ka visaugstais apsola Jēkabam, ka viņš būs ar viņu kopā Ēģiptē, un pats arī izvedīs Jēkabu no Ēģiptes ārā. Un tieši Ēģiptē visaugstais no Jēkaba izveido varenu tautu. Pievēršat uzmanību, visu augstais no Jēkaba radīs tautu, kā rakstīts: nebīsties noiet uz Ēģipti, jo es tevi darīšu par lielu tautu. Pirmajā acu mirklī var likties, ka visu augstais dod apsolījumu tikai vienam Jēkabam, ka no Ēģiptes zemes viņu izvedīs ārā. Bet ja mēs atgriezīsimies pie mūsu nedēļas nodaļas nosaukuma un pie visa, kas ar to ir saistīts, tad sanāk, ka šis apsolījums attiecās uz visiem, kas saglabās sevī Jēkaba dzīvi. Svētība, ar ko Jēkabs svētīja Jāzepu un viņa dēls, Jēkabs saka, ka visu augstais apsolīja augļot un vairot Jēkabu un no viņa radīt daudzas tautas. Ja tā uzmanīgi paskatāmies uz to, kā Jēkabs svētīja Efraimu un Manasi, tad var redzēt, ka visas šīs tautas arī veidos šo vareno tautu, kuru visaugstais būs radījis no Jēkaba. Berešit 48. nodaļa no 3. līdz 6. pantam. Jēkabs sacīja Jāzepam: tas visu varenais, visu spēcīgais parādījās man Lūzā, Kanāna zemē, un svētīja mani, un man sacīja: redz, es būšu tas, kas tev liek augļoties un vairoties, un kas tevi darīs par tautu kopu, un es došu šo zemi par mūžīgu īpašumu taviem pēcnācējiem, pēc tevis. Tad nu tavi 2 dēli, kas tev ir dzimuši Ēģiptes zemē, pirms es atnācu uz Ēģipti, Efraims un Manase, būs manējie, līdzīgi Rūbenam un Simeonam, bet tavi bērni, kas tev dzimuši pēc viņiem, piederēs tev, tiem jānes savu brāļu vārdi savās īpašumtiesībās. No visa šī mēs varam izdarīt secinājumu, ka visa šī tauta kopa, krīviski množestvo narodov, kuru visaugstais būs radījis no Jēkaba Ēģiptē, arī sastādīs šo lielo un vareno tautu, ko visaugstais izveido no Jēkaba. Un priekš tam, lai to saprastu, ir nepieciešams paskatīties uz pašu svētību, ar kuru Jēkabs svētīja Efraimu un Manasi. Pirmkārt, Jēkabs saka Jāzepam, ka šie 2 Jāzepa dēli,
kuri piedzimuši Jāzepam līdz tam brīdim, kad Jēkabs nonāca Ēģiptē, viņi tiks skaitīti par Jēkaba dēliem, kā Rūbens un Simeons, bet visi pārējie, kuri piedzima Jāzepam, saņems mantojumu Efraima un Manases darbības lauciņā. Un tas ir ļoti spēcīgs pravietisks norādījums uz to, kā draudze no pagāniem ieies Izraēla dēlu sabiedrībā. Izlasīsim vēlreiz Bereši 48. nodaļu no 5. līdz 6. pantam. Tad tavi 2 dēli, kas tev dzimuši Ēģiptes zemē, pirms es atnācu uz Ēģipti, Efraims un Manase būs manējie, līdzīgi Rūbenam un Simeonam, bet tavi bērni, kas tev dzimuši pēc viņiem, piederēs tev, tiem jānes savu brāļu vārdi savās īpašuma tiesībās. Otrakārt, Jēkabs svētīja Efraimu un Manasi ar vienotu būtību kopā ar ebreju tautas tēviem Ābrahāmu, Ītshaku un Jēkabu. No 15. līdz 16. pantam, un viņš svētīja Jāzepu un sacīja: tas visu spēcīgais, kura priekšā staigāja mani tēvi Ābrahams un Ītshaks, tas visu spēcīgais, kas man ir bijis mans gans visu manu mūžu, līdz pat šai dienai, tas eņģelis, kas mani atpestīs no visa ļauna, tas lai svētī šos zēnus. Tātad, visu spēcīgā svētība caur šo eņģeli nāks pār zēniem, lai tā notiek. Latviešu bībelē rakstīts viņu starpā, lai dzīvo tālāk mans vārds, mana tēva Ābrahama un Ītshaka vārds, kad tie aug un vairojas zemes virsū. Torā ir rakstīts: vai kare Bahem Šemī vešem avotai Avraham. Tātad, lai viņos ir nosaukts mans vārds un manu tēvu vārds Ābrahāma un Ītshaka, un lai viņi pieaug lielā daudzumā zemes virsū. Ja visus šos visaugstā apsolījumus salikt kopā ar mūsu laiku, tad var teikt, ka pēdējo 2000 gadu laikā ik viens ticīgais no pagāniem, kas tic Izraēla visspēcīgajam caur Ješua Amašiahu, pieder šai varenajai tautai, ja viņos tiek atrasta šī Jēkaba, Ābrahāma un Ītshaka iekšējā būtība. Un vēl mēs redzam, ka šīs tautas formēšana notiks ļoti spiedošos apstākļos. Būs paverdzināšana, pazemošana, kaut arī mēs redzam, ka Jēkabs atnāca uz Ēģipti ar savu ģimeni kā brīvi cilvēki. Berešit 15. nodaļa no 13. līdz 14. pantam, un Adonais sacīja uz Ābrahāmu: piemini, zināt, zini, ka tavi pēcnācēji būs svešinieki zemē, kas tiem nepieder, un viņi tiem vergos, un viņus pazemos 400 gadu, bet arī to tautu, kas tos verdzinās, es tiesāšu, pēc tam tie izies ar lielu mantību. Un no tā visa tā apspiestība, paverdzināšana, pārbaudīšana, kas krieviski saucās vienā vārdā galut, Ēģiptē, ir priekš tiem, kuros dzīvo Jēkabs un kuri saglabāja uzticību visaugstā baušļiem. Priekš viņiem viss beigsies labi, jo visu augstais darīs tiesu pār tiem, kuri būs apspieduši, paverdzinājuši visaugstā tautu. Un šajā reizē pārdomājot par mūsu nedēļas nodaļu un par to, kas tagad notiek pasaulē, kaut kā īpaši manī atsaucās Salamana gudrības. Es to tagad nolasīšu, un lai tas ir tā, kā it kā pats visu augstais šodien grieztos pie tiem, kam ir vara, kā arī pie tiem, kas ir zemes tiesneši. 6. nodaļa Salamana gudrības no 1. līdz 11. pantam. Un tā, klausāties ķēniņi, izprotiet un mācaties zemes galu tiesneši. Ņemiet vērā valdnieki par daudzajiem un tie, kas lepojas tautu priekšā. No Adonai jums dota valde un spēks no visaugstā, kurš novēro jūsu darbus un pārbauda jūsu nodomus,
jo jūs, būdami viņa valstības kalpotāji, netiesājāt taisni un nepildījāt baušļus un nerīkojāties pēc visaugstā gribas. Drīz un ar šausmām viņš jums rādīsies un būs taisna tiesa par jums valdnieki. Jo mazākais ir pelnījis apžēlošanu, bet spēcīgie stipri tiks mocīti, jo visu augstais nebaidās no vaiga un nebīstās no kāda varenības, jo viņš ir radījis gan mazo, gan lielo un vienādi domā par visiem. Bet varenajiem priekšā stāv spēcīgs pārbaudījums, un tā mani vārdi ir vērsti pret jums, ķēniņi, lai jūs mācītos gudrību un nekristu, jo kas mīl svētumu, ar svētumu tiks apgaismoti, un kas to iemācīsies, ar to tiks taisnots, un tā cerat uz maniem vārdiem, iemīliet un mācaties. Un tā, pats Sālamans, būdams par ķēniņu, griežas pie zemes ķēniņiem un tiesnešiem, saka, ka ikviena valdība uz zemes tiek dota no visaugstā, un viņš pats ieskatās visos viņu darbos. Gan zemes ķēniņiem, gan tiesnešiem tiek pārbaudīti viņu nodomi. Ja visu mazākais ir pelnījis apžēlošanu, tad tas, kam būs vara, tiks stingri tiesāts ar visu augsto. Ja viņi netiesās taisnīgi un nedzīvos pēc Dieva gribas, tā tad nepildīs viņa baušļus. Visu augstais nav tas, kas izbīsies viņu varenības. Valdošajiem stāv priekšā spēcīgs pārbaudījums, un lai viņi izturētu šo pārbaudījumu, viņiem ir nepieciešams iemācīties gudrību no visaugstā. Mēs redzam, ka Jāzeps kā Mašiaha Ješua atveids, kas visu savu klātesamības laiku Ēģiptē nodarbojās ar to, ka mācīja Ēģiptes vecais un varenos ar gudrību. Psalms 105. no 21. līdz 23. pantam. Faraons iecēla viņu par kungu savam namam un par valdnieku visai savai mantai, lai tas valda pār viņa lielkungiem pēc sava prāta un māca viņa vecajiem gudrību. Tā Izraēls nonāca Ēģiptes zemē, un Jēkabs dzīvoja kā svešinieks Hama zemē. Bet pēc tam, kad vairs nebija Jāzepa, tiek iecelts cits faraons, kurš negrib zināt neko par Jāzepu, kur arī sākas pats smagākais laiks priekš Izraēla dēliem. Un par to mēs lasīsim jau nākamajās nedēļas nodaļā. Bet mums ir nepieciešams saprast, ka tas viss ir daļa no visaugstā nodoma, kā ir rakstīts turpat 25. pantā. Tiem viņš visu augstais sagrozīja sirdis, lai nīst viņa tautu, lai vērpj viltu pret viņa kalpiem. Citiem vārdiem, kad mēs šodien kļūstam par acu lieciniekiem tam, kā faraons un viņa galminieki, tiesneši un vecai sāk apspiest visspēcīgā tautu, tad mums nākas skatīties uz visu to redzamo un izteikt savu neapmierinātību un dot šai neapmierinātībai vietu mūsu dvēselēs. Mums ir jāsaprot, ka tas viss ir visu augstā nodomā, plānā, un tāpēc mums ir jāskatās nevis uz redzamo, bet gan uz neredzamo, un pie tā visa pastāvēt lūgšanās par visiem ienaidniekiem, kuri saceļas pret visaugstā tautu, lai visaugstais dod iespēju viņiem viņu dzīvēs to nožēlot, tāpēc, ka tuvojas tiesas laiks, kas steidzas ar lielu ātrumu, un tiesa ir no visu augstā, un kopā ar visu šo tiesu lielais atbrīvošanās laiks. Tāpēc mums ir nepieciešams visvairāk rūpēties par to, lai sevī saglabātu Jēkaba dzīvību, jo tiesa sākas tieši no Dieva nama, kā par to lasām apustuļa Pētera vēstulē, un tieši par šo tiesu Jāzeps saka saviem brāļiem pirms nāves Jēkaba dēliem, Berešit 50. nodaļa 24. pantā. Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem, es miršu, bet visu spēcīgais raudzīdamies raudzīsies uz jums. Torā Berešit
50. nodaļā šajā pantā tā ir rakstīts: Ve'elogim pakod ifkod, kas tulkojas šādi: un izvedīs jūs no zemes šīs uz zemi, par kuru zvērēja Ābrahamam, Īckākam un Jēkabam. Iepriekšējās nodarbības izpētē mēs runājam, ka pašu vārdu salikumu pakod ifkod izmanto vienā tajā pašā darbības vārdā pakad, kura pamata nozīme ir ierasties ar svētību vai tiesu. Citiem vārdiem, arī šajā ierašanās brīdī ar svētību vai tiesu noslēdz visu augstā tiesa pār visu augstā nām, par kuru mums runā apustulis Pēters. 4. nodaļā, 1. savā vēstulē, no 17. līdz 19. pantam. Jo noliktais laiks ir klāt, kas sots sākas pie Dieva nama, bet ja papriekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam? Un ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievs un grēcinieks? Tādēļ, lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas, labu darot, nodod savus dvēseles uzticīgajam radītājam. Lūk, tas arī ir tas, ar ko mums ir jānodarbojas šajā laikā, kad no visām pusēm mums sabiezēs šie tumšie mākoņi. Tuvojoties šim tiesas laikam, un spiediens uz mums tikai paaugstināsies. Bet priekš mums svarīgi skatīties nevis uz redzamo, bet uz neredzamo. Un priekš tam mums ir ļoti svarīgi saglabāt sevī šo Jēkaba dzīvību. Un tad piepildīsies tas, ko Ješua teica Martai. Jāņa 11. nodaļā no 25. līdz 26. pantam. Tad Ješua viņai sacīja: Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu to tici? Āmen. Baruch Ašem. Par visu pateicību visaugstajam. Lūk, arī mēs nobeidzam 1. Mošē grāmatu, un parasti visaugstā tauta pēc katras no Mošē 5 grāmatām izrunā vārdus visi kopā. Hazak, hazak, vehit hazek, kas nozīmē stiprinies, stiprinies un esi stiprs. No tā mēs redzam, ka šis stiprinājums nav no tā, kādu ēdienu mēs baudām, tiecoties pēc leduskapja, vai arī to atnesot no veikala. Bet mūsu stiprinājums ir tieši no tā, cik daudz mēs iedziļināmies un iepazīstam visaugstā vārdu. Jo Ābrahama visspēcīgā, Īckāka visspēcīgā un Jēkaba visspēcīgā spēks mūs stiprina caur viņa vārda iepazīšanu. Jēkaba dzīve nebeidzās. Jēkaba dzīve dzīvo visos, kas iet Ābrahama ceļu. Vai nedaudz savādāk, Jēkaba garīgā iekšējā būtība dzīvo visos, kas iet Ābrahama ceļu. Mūsu Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par šo dzīvību, kuru Tu mums esi devis savā dēlā, par šo dzīvību, kura bija mūsu tēvos, par šo dzīvību, kuru atklāja mūsos Tavs dēls, Ješua Mašijahs. Nostiprini mūs uz šo ceļu un stiprini mūs pašus, stiprini mūs šajā laikā, kas ir neparasts laiks. Dod mums skatīties nevis uz redzamo, ka mēs neizbītos un nekristu bailēs, bet gan izprast, ka tas viss ir visu augstā nodoms. Un ka tam viss ir paredzēts tā būt, jo visam tam ir sava nozīme. Un lūk Tu, visus pārbaudi, un visus Tu apciemosi ar svētību vai ar tiesu. Un tieši no tā, pa kādu ceļu mēs ejam un izvēlamies, tas ir atkarīgs, kas atnāk mūsu dzīvē, vai nu svētība vai tiesa. Bet mēs paļaujamies tikai uz Tevi, Tēvs. Tu mūsu visspēcīgais, mūsu Tēvs debesīs,
Un viss, ko tu dari, tas viss priekš mums ir tikai labums, jo tāda ir tava daba, ka tu esi labs, ka tu esi žēlstības pilns un patiess. Mēs paļaujamies tikai uz tevi. Amašijaha Ješua vārdā. Āmen.